Nosaukt profesiju ir grūti, es gribētu pateikt tā, ka individam ir nākotne tajā profesijā, kas viņam patīk. Ja viņš izvēlas to, kas viņam patīk, viņš būs veiksmīgs. Bet ja viņš būs izvēlējies profesiju tikai tāpēc, ka šobrīd šajā profesijā ir budžeta vietas un varbūt šobrīd labi maksā, bet tas nav zināms, kā būs nākotnē, tad nākotnes nebūs. Pateikt vienu profesiju, es domāju, tas ir diezgan bezcerīgi. Agrāk bija finanses, ļoti populāras juristi, bet dzīve mainās, ietekmēs, varbūt ir finanšu speciāls pārpalikums, varbūt juristu ļoti daudz, un kāds teiks politologu daudz, vai kāds teiks, ka skolotāju daudz, ja, ārstu daudz, dzīve patiks, ar saliek visu pa saviem plauktiņiem, jo padomu laikos bija mēģinājums prognozēt, cik tad un kā mums jāgatavo studenti, bija šī plānveida ekonomika, bet tāpat nekad neviens precīzi nevarēja pateikt, cik tad mums konkrētās specialitātes cilvēki ir vajadzīgi vai profesijas.